Jūs bez šaubām esat dzirdējuši par degvielas krīzi, kas šobrīd notiek Krievijā, un tā lielā mērā ir Ukrainas tāldarbības triecienu kampaņas rezultāts, kuras mērķis ir sabotēt katru naftas pārstrādes rūpnīcu, ko tās droni var sasniegt. Tomēr problēma joprojām ir daudz nopietnāka nekā šķiet. Tā ir smagākā krīze, ar kādu Kremļa ir saskāries kopš iebrukuma sākuma, gan strukturāli, gan politiski. Strukturāli mēs saskaramies ar pārsteidzošu negatīvu Irānas kara blakusparādību. Politiski šādas pazīmes ir īpaši satraucošas autoritāriem režīmiem, jo tie cenšas atturēt savus pilsoņus no nemieru radīšanas. Un saprast, kas notiek Kremļa sienās, ir ļoti svarīgi, lai izprastu arī to, kas notiek jūsu ikdienas dzīvē, kā arī to, kas varētu notikt mazāk nekā 4 mēnešu laikā Kapitolija kalnā. Atgriezīsimies uz marta sākumu. Irānas karš tikko bija sācies, un Hormuza šauruma slēgšana sāka radīt satricinājumus pasaules ekonomikā. Jelnaftas cenas strauji pieauga, jo aptuveni 20% pasaules jūras tirdzniecības bija iestrēguši līča iekšienē. Aplūkojot plašāku pasauli kara apstākļos, acīm redzamā ķēdes reakcija bija tā, ka Kremlis saņēma brīnumainu glābšanas riņķi. Iebrukums Ukrainā sāka nopietni ietekmēt Krievijas federālo budžetu, un laiks tam bija ļoti nepiemērots. Dažādu citu faktoru dēļ Ukraina sāka gūt savus pirmos tīros panākumus kaujas laukā vairāku gadu laikā. Krievija lielā mērā ir finansējusi savu kara kampaņu ar ieņēmumiem, kas iegūti no enerģijas eksporta. Šķita, ka Irānas karš ievērojami palielinās Kremļa peļņu, ļaujot tam strauji paplašināt ieroču ražošanu un palielināt līgumu piedāvājumus potenciālajiem rekrūšiem. Vairāk vīru un aprīkojuma, tad varētu labot situāciju frontes līnijā. Ukraina, protams, varētu mēģināt mazināt zaudējumus, uzbrukot Krievijas naftas eksporta termināļiem un tās ēnu tankuģu flotei. Taču gala rezultāts joprojām būtu sliktāks nekā tad, ja naftas bareli tiktu tirgoti par ierastajām cenām. Bažas par Kremļa virspeļņu patiešām ir piepildījušās. Bet kamēr Kremlis skaitīja savus rubļus, sākās otrā krīze, kas arī ironiski daļēji bija saistīta ar Irānas karu. Patiesi, Krievijā ir degvielas krīze patērētāju tirgū. Benzīnu un dīzeļdegvielu ir grūti atrast, un tur, kur tās ir pieejamas, tās ir dārgas. Galvenie no pelnīta pelnītī pienākas Ukrainai. Tas notiek tad, kad tāls darbības triecieni ir izslēguši apmēram 1/4 līdz 1/3 Krievijas naftas pārstrādes jaudu. Tomēr daļa no pašreizējām Krievijas problēmām ir saistīta ar Hormuza šaurumu. Tomēr visi koncentrējās uz to, ka slēgšana neļauj jēlnaftai pārvietoties caur šo šaurumu, Irāna izmantoja iespēju, lai uzbruktu naftas pārstrādes rūpnīcām Saūda-Arābijā, Apvienotajos Arābu Emirātos, Bahreinā un Kuveitā. Lai gan tur nodarītie zaudējumi nav bijuši tik smagi kā Krievijā, tas tomēr reģionu ir atsviedis atpakaļ. Lai situāciju vēl vairāk sarežģītu, naftas pārstrādes uzņēmumiem nācās pieņemt lēmumu, kā rīkoties reaģējot uz notiekošo krīzi. Benzīnam ir derīguma termiņš. Tādējādi daudzas pārstrādes rūpnīcas izvēlējās pārtraukt darbību, nezinot, kāds būs šauruma liktenis, un nevēloties maksāt par degvielas pārstrādi, kas beigās būtu jāizmet. Tas nebija viegls lēmums. Kad tās ir apturētas, to atsākšana var aizņemt pāris nedēļas, kas neļauj uzņēmumiem ātri reaģēt uz nenoteiktību starp Trumpu un Teherānu, kas šķiet nekad nepazūd. Tāpēc, kad sākās pamiers, drosmīgākie kapteiņi sāka vest savu jēlnaftu caur Hormuzu. Tikmēr benzīnu nevarēja pārvietot. Jūs varat redzēt, kā Krievija sāka veikt pretpasākumus. Kremļa aizliedza dīzeļdegvielas eksportu jūlijā, cenšoties saglabāt cenu stabilitāti valstī, neļaujot eksporta uzņēmumiem izmantot augstās cenas ārzemēs. Tā nav pirmā reize, kad Kremlis izmēģina šādu soli, un visticamāk tā nebūs arī pēdējā. Par lai nī, šis stāsts tika plaši atspoguļots visā politiskajā spektrā. Taču stāsta apraksts atšķīrās atkarībā no avota. Kreisās ievirzes mediji šo paziņojumu pasniedza kā pierādījumu tam, ka Ukrainas triecienu kampaņa darbojas. Labējās ievirzes mediji to pasniedza kā krīzes vadību un koncentrējās uz inflācijas jautājumiem. Es to zinu pateicoties šodienas video sponsoram Ground News, kas atkal atbalsta šo video. Stāstiem, kuriem nav tik plašs atspoguļojums, Ground News piedāvā aklās zonas funkciju. Dažus stāstus, kurus viena politiskā puse ir nesamērīgi ignorējusi. Tas ir vienkāršs veids, kā pārliecināties, ka nedzīvojat politiski vienpusīgā burbulī.
Un, apmeklējot ground.news/Sleepseater Linus on Maps vai noskanējot QR kodu uz jūsu ekrāna, jūs varat iegūt lielisku 40% atlaidi Vantage plānam, kas sniedz piekļuvi visām šīm funkcijām un vēl vairāk. Tāpēc vēlreiz paldies Ground News par šodienas video sponsorēšanu. Ja viss būtu vienkārši, Krievija atrisinātu savu degvielas krīzi, importējot vairāk degvielas no ārvalstīm. Ja vien tas būtu tik vienkārši. Pirmkārt, ir problēma, ar kuru šobrīd saskaras visi. Tā ir crack spread. Un pirms tas sāc grozīt acis, tā tas patiešām arī tiek saukts. Jūs visticamāk ziņās dzirdat par divām energoresursu etaloncenām. Par jelnaftas barela cenu un par to, cik maksā benzīns jūsu reģionā ierastajā mērvienībā. Un atvainojos tiem no jums, kuri vēlas to saukt par petrolu. Crack spread ir atšķirība starp abām cenām, pārrēķinot tās barelos un ņemot vērā, ka jēlnafta tiek pārstrādāta arī dīzeļdegvielā. Tas ir tāpēc, ka rafinēšanas rūpnīcas sadala sarežģītos ogļūdeņražus jēlnaftā vienkāršākos produktos, kurus mēs varam izmantot. Tikmēr starp tiem veidojas cenu starpība. Tāpēc arī rodas šīs dīvainais nosaukums – crack spread. Rafinētie produkti vienmēr ir dārgāki, jo tiem tiek pievienota vērtība. Tomēr crack spread laika gaitā mainās, jo jēlnafta un benzīns darbojas pēc saviem piedāvājuma un pieprasījuma likumiem. Crack spread apmērs mums parāda, kāda peļņas daļa nonāk rafinēšanas rūpnīcās. Kara priekšvakarā crack spread bija $28,55. Šī raksta tapšanas brīdī tas ir $62,22, kas ir visu laiku augstākais līmenis. Tad jēlnaftas piedāvājums ir mazāks nekā rafinēšanas jauda, tad jēlnaftas cena un patērētāju pieprasījums nosaka galīgo benzīna cenu patērētājiem. Tas ir tāpēc, ka katrai rafinērijai ir jāpiedāvā zemāka cena nekā citām, lai nodrošinātu, ka tās saņem daļu produkta. Pēc tam redzamā rafinēšanas marža atspoguļo to, kā rafinērijām ir jāsedz savas izmaksas. Savukārt, kad jēlnaftas ir daudz, bet rafinēriju maz, gala cenu nosaka patērētāju pieprasījums. Jēlnaftas piegādātājiem ir jāsamazina cenas savā starpā, lai vispār varētu kaut ko pārdot tirgū. Patērētāji nesaņem ietaupījumus, jo viņi joprojām ir gatavi pirkt tāpat kā iepriekš. Tāpēc rafinērijām nav nepieciešamības rīkoties konkurētspējīgāk. Mēs pašlaik atrodamies šajā otrajā gadījumā. Neskatoties uz visu drāmu Persijas līcī, uzkrātās jēlnaftas rezerves ir pieaugušas. Savukārt uzkrātās benzīna rezerves ir samazinājušās. Tātad mums ir jēlnaftas pārpalikums, vismaz attiecībā uz pārstrādes rūpnīcu jaudu. Šobrīd tirgu kontrolē pārstrādes rūpnīcas, tāpēc arī ir tik liela starpība starp jēlnaftas un benzīna cenām. Un tā kā šobrīd tik daudz pārstrādes rūpnīcu jaudas nav pieejamas, degvielas cenas attiecīgi saglabājas augstas. Tāpēc, lai saglabātu savu personīgo mieru, skatoties ziņas, lūdzu ignorējiet to, kas notiek ar jēlnaftas cenu. Tas varētu atkal kļūt svarīgi kādā brīdī, bet šobrīd tā nav, neskatoties uz to, ka lielākā daļa mediju pārraižu tam vēl joprojām pievērš uzmanību. Šī informācija jums nav būtiska. Ja vien jums nepieder kādas naftas pārstrādes rūpnīcas, jūs neesat iecienījis rafinēšanas maržu un negūstat negaidītu peļņu. Tagad jūs varētu brīnīties, kāpēc uzņēmumi nesteidzas būvēt vairāk naftas pārstrādes rūpnīcu. Galu galā ir iespēja gūt negaidītu peļņu. Kas viņi ir? Muļķi? Problēma ir tāda, ka rafinēšanas rūpnīcu būvniecība prasa milzīgus kapitāla ieguldījumus. Jums var nākties ieguldīt $10 miljardus un vairākus gadus būvniecībā, lai uzsāktu vienu šādu projektu. Tāpēc paiet daudzas desmitgades, līdz kāda no tām kļūst ienesīga. Diemžēl šajā pasaules ekonomikas aspektā Irānas karš ir tikai neliels notikums kopējā ainā. Benzīna patēriņa tendences ir apstājušās, augstākas degvielas efektivitātes un elektroauto revolūcijas dēļ. Pievienojot pandēmiju, kas daudzus no mums pārcēla uz darbu no mājām, pieprasījums izskatās vājš. Neviena naftas kompānija nevēlas nonākt situācijā, kurā tā zaudē miljardiem dolāru, jo nav pareizi nolasījusi notikumu virzienu. Pasaule jau vairāk nekā 10 gadus balansē uz degvielas krīzes robežas, un tikai tagad mēs to patiešām izjūtam. Tāpēc katra naftas pārstrādes rūpnīcā, kas šobrīd var darboties, arī darbojas. Bet ar to nepietiek. Dažām ir jāveic regulāra apkope. Citām Krievijā ir jāveic Ukrainas noteiktā apkope. Citas paliek aiz Hormūzā un ir tikpat apjukuši kā visi pārējie par to, ko Trumps tur dara.
Tā ir problēma, kas nepazudīs, un tā liek kongresa republikāņiem būt ārkārtīgi nervoziem. Augstas enerģijas cenas un paaugstināta inflācija nekad nav laba ziņa valdošajai partijai. Un, ja vien jūs neredzat, ka tas viss līdz novembrim brīnumainā kārtā atrisināsies, tad varētu būt gaidāms demokrātu vilnis. Jā, tajā brīdī vajadzētu būt atvērtām vairākām naftas pārstrādes rūpnīcām, un sezonālais pieprasījums pēc benzīna būs samazinājies. Bet līdz tam laikam kaitējums jau varētu būt nodarīts. Jebkurā gadījumā, atgriežoties pie Krievijas, jo tur problēma kaut kādā veidā ir vēl sliktāka. Visiem pārējiem, kas dzīvo normālā, efektīvā tirgū, risinājums Krievijas degvielas trūkumam ir vienkāršs. Pārtrauciet normēt. Pārtrauciet ierobežot pāra un nepāra numurzīmes, atbilstoši pāra un nepāra kalendāra dienām. Vienkārši iegādājieties vairāk naftas starptautiskajā tirgū un ļaujiet piedāvājumam apmierināt pieprasījumu. Ja vien tas būtu tik vienkārši. Krievijai ir vairāki šķēršļi ceļā. Pirmkārt, Maskavai šeit ir ierobežots partneru valstu skaits, pie kurām vērsties. Tas neliedz cilvēkiem Kremļa vadībā mēģināt, un Baltkrievija, Kazahstāna un Indija sniedz zināmu atbalstu. Baltkrievijai un Kazahstānai nav daudz pieejamu resursu, un tās saskaras ar līdzīgām politiskām bažām par augstām benzīna cenām. Savukārt patērētāju tirgus joprojām nenosaka, kurp benzīns nonāk, izmantojot cenu mehānismus. Indija ir interesantāka, jo īpaši tāpēc, ka Krievija ironiskā kārtā saņem pārstrādātus produktus no savas jēlnaftas, ko sākotnēji nosūtīja uz Indiju. Tomēr naftu nevar vienkārši uzkraut uz tankuģa un izkraut Sanktpēterburgā. Ir nepieciešamas specializētas naftas piestātnes, kādu Krievijai nav lielā daudzumā. Un kāpēc lai būtu? Tāpat var saražot visu nepieciešamo benzīnu. Vismaz tad, kad Ukraina vēl ļāva Krievijai to darīt. Kas ir vēl sliktāk, Krievija nevar viegli paplašināt šo infrastruktūru. Tie paši cilvēki, kuri parasti to darītu, šobrīd ir aizņemti, cenšoties salabot Ukrainas radītos bojājumus naftas un gāzes termināļos. Šī problēma ir īpaši akūtā Krimā. Krievija ir pārtraukusi pārvadāt lielus degvielas daudzumus pāri Krimas tiltam, baidoties, ka Ukraina tos varētu medīt ar zemes jaudas dronu, lai izraisītu daudz lielāku sprādzienu. Nākamā iespēja ir sūtīt kravas automašīnas pa Azovas loku, taču Ukraina padara šos ceļus neizbraucamus ar vidēja darbības rādījusa dronu triecieniem. Par laimi joprojām ir jūras ceļš, pa kuru var piegādāt krājumus. Pagaidi, aizmirsti. Tagad, ja tu esi Putins šobrīd, tu droši vien esi bēdīgs par visu, ko esi dzirdējis šajā video līdz šim. Tādā gadījumā tev vajadzētu apsēsties, jo šis ir teju pati sliktākā politiskā krīze, kāds tev varētu būt. Mēs par to esam runājuši 1000 reižu iepriekš, bet galvenā problēma tiem, kas vēlas sacelties pret autokrātisku valdību, ir neskaidrība par to, vai viņi ir vieni. Ir patiešām slikta ideja mēģināt konfrontēt drošības spēkus, ja vien kustība nav tik liela, ka drošības spēki sāk uztraukties par savu drošību, ja viņi mēģina vērsties pret protestētājiem. Rezultātā autokrātiskas valdības īsteno meta līmeņa dezinformācijas kampaņas. Viņi mazāk uztraucas par to, vai jums valdība patīk vai nepatīk. To ir grūti kontrolēt. Tā vietā viņi daudz vairāk cenšas pārliecināt jūs, ka citi ir apmierināti ar valdības darbu. Ar to var manipulēt, un tas tikpat efektīvi attur jūs no došanās ielās. Skatiet Ķīnas lielo ugunsmūri, lai redzētu šos principus darbībā. Labi, tagad padomājiet par to saistībā ar degvielas cenām. Ko jūs šeit redzat? Vai tas ir kaut kas, kas jūs iepriecina? Droši vien nē. Bet tas ir kaut kas, ko degvielas uzpildes stacijām ir jāizvieto, jo tā ir cena, kas patērētājiem ir jāzina. Un tas ir arī briesmīgi autokrātiem. Tā nav tikai zīme, kas tevi sadusmo. Tā ir zīme, kas sadusmo arī visus pārējos. Un tā ir zīme, par kuru tu zini, ka to redz visi pārējie, tāpēc tu zini, ka visi pārējie ir dusmīgi. Šeit nav klusas pakļaušanās, kur tu klusē par savām neapmierinātībām, jo neesi pārliecināts, vai kāds cits politiski tev nepiekrīt. Augstas cenas ietekmē ikvienu, un visi redz šīs zīmes visur pilsētā braucot apkārt. Un tieši tāpēc šī ir smagākā krīze, ar ko Kremls ir saskāries kopš kara sākuma. Vismaz, kad bija pretestība 2022. gada rudens mobilizācijai, Kremlis varēja vienkārši atsaukt šo politiku. Šeit nav nekādas brīnuma līdzekļa, kas atrisinātu benzīna trūkumu.
Tam ir jārodas no kaut kurienes, un tā sauktā degvielas uzpildes stacija, kas izliekas par valsti, vairs pat nevar pretendēt uz šo pirmo titulu. Arī šeit nav vienkāršu risinājumu. Tā ir vētra, kuru Kremļa vadībai nāksies pārdzīvot, līdz pasaules benzīna tirgus nomierināsies, vai Krievija atradīs veidu, kā aizsargāt savas iekšējās piegādes. Un neviena no šīm iespējām nešķiet tuvākā nākotnē iespējama. Krievija varētu mēģināt lūgt Irānu mazināt savu ciešo kontroli pār Hormuza šaurumu, taču Kremlis nekontrolēja Irānas ietekmi sarunās. To dara šaurums. Krievija varētu arī mēģināt lūgt saviem citiem sabiedrotajiem vairāk rafinētas degvielas. Bet tās visas ir autokrātiskas valdības, un tās visas uztrauc tas pats jautājums, kas Putiņu. Viņiem vienkārši ir labāka kontrole pār situāciju. Tas nenozīmē tūlītēju Putina krišanu, tāpēc lūdzu, uztveriet šo jaunāko Kremļa krīzi mierīgi. Bet tā ir problēma, kurai nepieciešams risinājums. Pretējā gadījumā tas viss virzās tieši uz to. Vēlreiz paldies Ground News par šodienas video sponsorēšanu. Dodaties uz ground.news / Linus on Maps vai noskanējiet QR kodu uz ekrāna, lai saņemtu lielisku 40% atlaidi Vantage plānam. Ja jums patika šodienas video, lūdzu nospiediet patīk, dalieties ar to un abonējiet kanālu, un tiksimies nākamreiz. Rūpējieties par sevi!